Eiropas valstīs, tomēr tik labi kā mājās, nesot nekur. Mēs viens otru pazīstam, viens otram varam pateikt, kas mums tajā brīdī katram ir. Vai mazbērns piedzimis, vai traktors salūzis, vai vīrs aizkavējies kaut kur. Mēs visu to varam izrunāt. Ar dažādiem pašdarbības kolektīviem Zante bijusi bagāta jau pirmās brīvvalsts laikā, un arī šodien pagastā ar 500 iedzīvotājiem ir 6 pašdarbības kolektīvi, kur kopā ar skaisto dabu arī veido stūrakmeni, kas neļauj pagastam pazust no Latvijas kartes. Nē, mēs neviens šeit nestrādājam. Mēs katru dienu braucam. Uz Rīgu, uz Kandavu, uz Tukumu, uz Saldu. Mēs visi ģimeni braucam. Gan no rīta projām un vakarā atpakaļ. Un vienīgais, kas šeit notur vēl cilvēks, ir skola un kultūras nams un krīžu centrs. Salīdzinot ar pagājušā gadsimta 30. gadiem, iedzīvotāju skaits Zantē sarucis 4-kārtīgi. Tomēr ir pazīmes, kas liecina, ka krīze beigusies. Piemēram, šogad pēc ilgāka pārtraukuma izveidots arī jauniešu deju kolektīvs. Nāk atpakaļ rīdzinieki, ko viņi dara. Kaut vai tikai vasaras dzīve, bet viņi mēģina tomēr no tās lielās kņadas tuvāk dabai būt. Un tāpēc es domāju, ka laukiem ir nākotne, ir jābūt nākotnē. Andris Spāns, TV Spektrs.